cepurs, pa labi sievietes. Sāksim, mēs visi esam redzējuši šīs cepuri vīriešiem galvā. Saskaņā ar pēdējiem zinātniskajiem atzinumiem, par ko man informēja augstas kvalitātes universitātes profesori, kur raksta grāmatas un tā tālāk, un mēs bija konferencē, šis ir sievietes cepurs. Kaplā ir būtīgi sieviete, ja. Ar visām biksēm? Ar visām biksēm nav pierādījumu, bet par kaptānu, cepuri un iezoganu. Jā. Nu, bet viņa var būt kaut kāda valdniec, viņa ir, šīs, kā tika norādīts, šī cepura ir izteikti austrumnieku cepurs. Tāpēc kā kaptāna stils ir austrumu. Ņemot vērā pirmkārt pašu lamilāru atvedumu un visu pārējo, visdrīzāk tur ir bijusi ļoti aktīva sadraudzība ar austrumiem. Un kāds austrumu ievērojama karotāja visdrīzāk ir tur nomirusi un apedīta ar visu savu pienākošos godu. Skaidrs. Jā, bet šī tā kā lūdzu ir sieviešu cepurīte un kā tev reiz visi vīrieši atkal var, mēs varam ķiķirāt visiem aiz muguras, kas staigā šīm cepurītēm. Jā, aiziet kaut kāds uzdevums man. Man pienākas. Sieviešu darbs par izšūmies drusku vēlāk runāšu. Šī dāma par sievietes tēpu. Tāpat viņai mugurā ir hangeroks, kas ir tie, es lietošu to vācu vārdu, kas ir, ar ko tiek apzīmēti šie vikingu sieviešu slepeni stiprināmies vārdi. Vienkārši hangeroks, lai šī vienā vārdā, lai man tur nav 5 vārdi. Latviešu valodā, protams, terminoloģijas nav. Viņai hangeroks ir ļoti smuks un foršs, bet izšūmi ir daudz par daudz. Mums nav pierādījums, vēlāk drusku pieminēšu izšūmus. Un ar tādu preļdaudu viņai vajadzēs maz rupušas. Kas arī vidiem rekonstruktāriem vajadz būt šis grēks ļoti daudz, arī Skandināvijā var redzēt. Tālāk, Skandināvijā, manā izpratnē gadījumā šīs lekcijas vajadzībām, principā tiks skatīt Dānija, Zviedrija, Norvēģija un mazliet Gotlande, arī ir redzami. Kura kaču redzamāmais bija? Atvainojos. Kāds teicis jautājums? Baldrieņu pudelī. Metīs un Baldrieņu pudelī nekrā. Kur trāpīt, uz to skatīs. Viņa kaķi. Paldies. Jā. Es esmu atzīmējis galvenos centrus. Tas man ir diezgan, es atvedu karš, ko tas ir atzīmēts. Dānijā tā tolaik ir Rības Ķiegadija un Roskilde. Zviedrija, Upaka Lunda, Upsala, Sigtūna un Birka. Birkas vārdas pieminēšu ļoti daudz. Un Norvēģijā tā ir Kaupanga, milzīgs tirdzniecības centrs un Trondheim. Tā kā šos vārdus jūs dzirdēsiet vēl nevienu reizi bija. Tagad, lai vieglāk būtu saprast, kas un kā, es domāju, man ir iekļauts pārskats par to, kas ir Skandināvijā šajā laikā, vikingu periodā valdošie mākslas stili. Un tas atsaucas, teiksim, uz sapturotājumu, tā pagrūtāk redzēt, mūsdienās ar stikla bildēs, tā grūtāk redzēt. Bet, jā, bilds ir no Norvēģijas muzeja, Oslo. Vēstures muzeja. Tātad pirmais ir Osberga stils, kas tiek dēvēts arī par Broas stilu. Laika posms no apmēram 780 un 850. Nosaukumu, protams, iegūts no slavenā Osbergas apbedījuma. Bet tas ir slavenais saucamais gripping beast, jeb perušā briesmoņa stils. Kas ir briesmoņa, kas tver ar ķepām visu sev apkārt sevi, ir tāds atverošā kustība. Ļoti izteikti tas ir redzams tajās rupuču saktās. Nu jā, tas diemžēl. Tālāk, Boras stils, kas turpina Osbergas stilu. Tam ir raksturīgs vēram lentveida ķermenis ar trīsstūrveida galvu un izteiktām ausīm. Ja tas iepriekš. Anglijā šo stilu sauc par gauta stilu, kas ir lokāla versija izveidojās par Danu. Tālāk mums nāk Jellingas stils. Jellingas stils nav zvēra tverošā. Viņš ir tā kā S-veida zvēri, kas ir izlocījušies galvā profilām un lentveida ķermeņiem. Viņam ir tādā culka astes. Tam līdzīgi tāda ļoti sapīts un savīts stils. Mammenes stils ir nosaukums nācis no slavenā mammenes cirvja.
ļoti vārdi redzams. Arī viņš ir atrasināts no ieleņu stila, arī visādi par izlocījumu un tā tālāk. Tālāk mums ir ringerīgs stils 10. gadsimtā, kad, principā, klasiskais vikingu tērps, principā, beidz eksistēt. Tas, par ko mēs runājam. Uz 11. gadsimta sākumu viņš jau 1050. gada pēdējā atradumā rokuši sastāv. Bet, runājot par ringerīgu stilu, zvēri nav dekoratīvi iekšpusē, viņi paliek tādi prastāki, vienkāršāki, tie vāki, viņiem ir diedbijas, un viņiem ir mandeļveida acis, kāda ļoti izteikti iezīme. Un tad ir urnes stils, pats pēdējais. Zvēri koži viens otram, tie nav tik savīti kā ringerīgas stilā, un viņiem ir ļoti izteikts mandeļveida acis. Tagad mēs beidzot nonākam pie apģērba. Un, jā, mums ir audumveida pamatā trinīši vienkārtnis. Dažāds redzēt rūtēns, strīpēns vienkārtnis. Šīs ir fotogrāfijas no reāliem atradumiem, no audumiem. Tāpēc tas viss, tas rūtainais, strīpainais, kas te ir redzams, un tas viss ir, tā kā tajā laikā ir bijis arī krāsas, var skatīt un tā tālāk. Krāsas un zemē pabojājušās. Retāk skandināviem ir sumaka, pārstāja audums un dekoratīvi audumi. Sumaka tas kā gobelē nav mums tāds. Viņš tāds stīls uz riņš. Jā, tā baldiem. Rūtaina audumi, atkal bilde no kuģu muzeja Oslo. Vilna. Jā, vilna. Tas ir no Osbergas kuģa. Vilna. Rūtaina. Trinītis var redzēt, un bilde nav līdz tur, kur ir sējošais. Tā, kas mums bija par audumiem? Pirmkārt, mums vilna. Visvairāk atradumi, visvairāk liecību. Līms. Liecības par līnu ir mazāk, jo līms arī, kā mēs zinām, sliktāk saglabājas, bet liecības par līnu mēdz atrasties uz rupuču saktām nospieduma veidā, jo viņas ir bijušas tiešā sakarā ar krakli, un līdz ar to tur ir palicis tas nospiedums. Parasti līms ir diezgan rupšs, un parasti viņš ir vienkārtnes. Zīds. Reti ir. Mums būs plaskavais, minēšu plaskavu tālāk, tur būs par zīdu runa. Birkā ļoti daudz zīdu salīdzinoši. Un ir liecības par kaņepāju un ātru audumiem. Krāsas. Šīs fotogrāfijas ir no viena eksperimenta, kur cilvēki bija mēģinājuši ar dzelzs laikmetu kodināšanas līdzekļiem un krāsaugiem krāsot. Redzat, cik daudz un dažādi krāsu, ja viss 3 no 1. Ko viņi izmantoja? Mēleni un indigo, to mēs labi zinām. No Indijas nāca iekšā ar Bizantīnu indigo augstītās, tas, ko mēs, kas mūs 19. gadsimta izmanto džīnus krāsošanai. Tagad es nezinu. Tad ļoti iecienīta iedzeltenārē zēga, angliskais vārds vēl. To noteikti bildējumu sastapusi. Krāsu rūbija, ziemeļa madara sarkanā krāsa. Dzeltenais sienas ķērps, lai cik tas dīvaini nebūtu, viņš ļoti purpura krāsu. Jā, tā kā... Pelēkais ķērps, ko no kapakmeņiem var nokrasīt, lai dod tādu skaisti oranžu košu tādu. Jā, jā, tā kā... Man vienkārši mazgājot nost, bet šodien redz kāds. Jā, jo viņi ļoti labi izredzas. Tad tie 2 ķērpi, kuriem ir tikai latīniskie nosaukumi, viņi pie mums praktiski nav. Diemžēl tur te ir... Es ierakstīju latīniskos, lai, ja nu kāda ir iespēja kaut kur dabūt, interesē. Angļu valrieksts, bet tas ir vairāk uz Anglijas pusi, Jorvikā un tajā galā. Kermes. Kermes tā savā laikā bija ļoti dārga krāsviela. Mūsdienās tie, kas rekonstruē, viņi pavasarī aizstāja ar košenīlu. Efekts ir līdzīgs. Un principā košenīls bija tas, kas 16. gadsimtā kermes arī izspieda. Kermes bija šausmīgi dārgs, un arī mūsdienās, tā, ka viņi var nopirkt, viņi var nopirkt. Blīsas Guntai teica, cik maksāja 10 gramu šī kermes krāsvielas Vācijā. Dārgāks par zelta sanāk. 600 eiro. Jā. Un cik vajag, lai nokrāsot? Viņš ir ļoti nikns. Ar to 10 gramiem varēja tur kaut kādu, pārstam gramu izdarot. Kas sarkanā, izteiks sarkanā krāsā. Bet jā. Vismaz 600 eiro, jā. Tas ir čaus.
Varēs čomals, tad tik varēs čomalam nevajag kodināt. Viņas pašas ir ar tādiem. Tā, tad ir sila virši, kas arī pie mums ir pieejami. Sila virši devam dzeltenu krāsu. Parastais plakams staipeklis. Arī mums pa mežiem auga pamklēt, bet jūs nosaukam internetā, dabūsim bildu uzreiz atpazīsiet. Viņš ir, tam augam ir tāda īpatnība, viņš ir tādās saknēs uzkrāja alā un dabīgos. Un viņi izmantot par kodinātāju. Viņš pazdod diezgan kāds neizteiksmīgi krāsu, bet izmantot par kodinātāju. Un ja viņi liek kopā kaut kādu sarkano vai kaut kādu tā, tad tas sarkans un noaiko viņu pašu krāsu. Jā. Tad mums ir krāsa irbulēna, kas arī dod dzeltenu, gerīstatiņu torīšu, vai nes. Un iespējams ir lietots nātris, ozola miza, ozola zīles, spangas, ozola, tas ir spangu lapsnes, ka arī ļoti izteikti, viņi ļoti praktiski melnu krāsu, pats par sevi. Un iespējams arī strutens, papardas un citi mežāli. Tas, kas ir pārbaudījis praksē. Jā, visu, ko var izvārīt, kas savu mežā. Jo krāsu, jā, vairāk mazāk dod lielākā daļa. Tālāk, mēs nonākam līdz apderēm. Kas mums ir liecības apderēs? Ar tāds, ko zilums, tas ir celējums. Tas ir saucamais pozamenta. Jūs redzēsiet, kas tas ir. Es nevaru ierakstīt latīņu. Pozamenta. Es nevaru ierakstīt latviešu valodā apzīmējumu. Dekoratīvs šuvs, uzšūts spīnīts un iespējams arī cita auguma dekorācijas. Celējums. Mēs ļoti bieži redzam šādas celējumus. Nē. Tās ir 19. gadsimta Mazāzijas celšanas. Raksts. Saucamais Ramskorns anglis viņu dēvē, vēl viņu dēvē par skrejošā suņu motīvu un tam līdzīgi. Viņi nekādā gadījumā nevar izmantot, tas ir 19. gadsimta Mazāzija. Kas mums ir? Bet mums ir arī skandināvu celējums. Viņas ir daudz un dažādas. Izplatītākie jaušanas veidi – brokatēšana, neielasīts raksta 4 diegienu celā, tas, ko mēs visi zinām. Tad ir raksta veidošana ar 2 diegienu celā, arī latviešiem ir baltiem ļoti izplatīts skaistie. Jā, mums tas ir, mums lepnums. Es ar zīles precizēju raksts, es tulkoju no vācu valodas tehnikas, kā viņš ļoti skaisti uzrakstīja iesīt. Tas ir Latvijas lepnums 2 diegienu celā. Raksta veidošana ar 3 diegienu celā, jūs redzēt, tas kaut kas diezgan dīvains izskatās, tas ir Gotlandē izplatīts. Un 3-1 trinīšu tehnika un 12 celēniem angliski ir double-face. Materiāls vilna zīts, lims, metāls, brokatēšana. Tā, šī ir Norvēģijas celēna, Osberga. Šitā ir oriģināls un te ir ļoti laba rekonstrukcija. Vienam uz somu draugiem ir autori. Te šajā celēnē interesanti ir tas, ka viņai 3 tehnikas. Viņai ir šī sumaka, kas ir audekliem, šeit starpiņas ir ausis sumakā. Te ir brokatēšana, tie ielasītie. Un vēl parastais, tas double-face. Nu, Norvēģijas mums ir arī šāds celējums, kur redzam brokatēšanu, labs paraugs. Tā ir no Trondheimas, 11. gadsimts, 11. gadsimta. Un Uvdāla, tā ir drusku vēlāk, bet arī. Zviedrija, protams, slavenās birkas brokatētās celējums. Brokatēts uz zelta, sudrabu, bezgīgi ar stieplu, bet arī ar vērtu. Kāds Guntai diezgan sajūs minēt aizrastīt. Nu, kreisajā pusē redzam rakstu daži. No tiem, kas ir ierakstīt šeit brokatēšanas tehniku. Ielasīt, lai ļoti. Jā, mums ir ļoti ar ielasīšanu, tad var visu ko. Tieši tā. Un šīs te brokatētās celēnas pamatā ir zīdē. Tomēr. Tas ir dārgs. Viņas ir atrastas hangarok apderēs, viņas ir atrastas tunikās un viņas ir atrastas galvu. Redzēsiet vēl. Dānija. Kreisajā pusē Kostrupas hangarok celēna, par to es vēlāk stāstīšu cīkāk. Un labajā pusē Kvilehoj, es nezinu, cik pareizi tur nav, es ļoti atvainojos. Daņu valodu zināšanas ir diezgan trūcīgas. Un slavenās Mammenes celējums. Kreisajā pusē zīts ar metālu vērtu un labajā pusē vilna. Gotlanda. Tās ir tādas celēnas, kā mūsu lībiešiem. Mēdz būt, man liekas, lībiešiem. Jā. Jā. Visticamāk tieši arī kaut ko. Un šī ir tā versija, kur ir 3 dienu celē. Viņas izskatās tāds rievis. Jā.
Viņas precīzi dīs. Jā, nu tad viņas arī visdrīzāk ir imports. Nu tad drīzāk viņas ir imports. Jā, visdrīzāk. Un abas vienāds. Tālāk pozamenti. Tas ir metāla stieplības vilums. Jūs redzat, ka reiz labajā pusē. Viņš te ir oriģināla fotogrāfijas. Viņš ir garš. Viņš ir izmantots apdarē, ārēji apdarē. Te ir rekonstrukcija tūplānā. Redziet, cik tas ir smalks darbs. Lineāls blakus ir, ja? Izšūna metāla stieplīte. Kreisajā pusē birka, briedis saucamais. Un labajā pusē valsjāda 12, kas ir vikingu perioda kaps. Man bija iespēja šo te brīnumu redzēt tūplānā mikroskopā. Pagājušajā gadu Upsalā, kad mēs viesojāmies. Nu, es nezinu, kā viņi to liek, bet šis ir fotografēts palielinājumā ļoti stiprā. Viņš ir maziņš. Viņš tiešām ir maziņš, viņš ir, es nezinu, 1,5 centimetru plats. Šausmīgs malks darbs. Viņi ir bijuši maniaki. Man par laimi bija iespēja to redzēt mikroskopā. Es redzēju, un arī sudraba diegs, ar ko bija izšūts, tas sudrabs. Viņš bija ļoti vienāds un līdzīgs. Bija tāds, es nezinu, tiešām marsiešu tehnoloģijas lietots. Pīnītis. Šeit ir Hedebijas pīnītis schēma, un kur viņas var redzēt, kur viņas ir uzšūt. Tad ļoti labi tā sakot. Tas ir ļoti izteikti. Diemžēl mūsu rekonstruktors nezinu, kāpēc viņas nav. Tas izskatās ļoti, man liekas, ļoti stāv. Dekoratīvu skaistu. Dekoratīvā spārlis, jā. Dekoratīvās šūs. Vienkārši ārējā šūva. Tāda dekoratīvā šūve ir arī, kā sauc to slaveno, šoldekāna. Šoldekāns tam gan banzim, gan arī tai hudavis, starpcītu. Jā, auduma dekorācija uz jakām. Jā, auduma dekorācijas. Aplikācija veidā. Šis ir no Osbergas, bildi no Dānijas Oslo muzeja. Šis gabals ir bijis piešūts par citu albumu. Un visdrīzāk tiek lēsts, ka tas ir no viņa stērpa krūšu daļas. Osbergas valmietis slavenais. Kāds ir arī vērts? Nu jā, tieši tā. Izšūma. Kas ir mūsu viena no retajām liecībām par izšūmiem, kas ir izdarīta ar diegu. Tā ir mamena. Par šīs rekonstrukcijas pareizību šobrīd ir ļoti daudz šķēpu salauzt un vēl tiek lauzt, un viņi tiek uzskatīti, ka viņi nav pārāk precīzi. Jo kapā tas bija atrasts tāda lenta izšūta, un nav zināms, vai tā reāli tiešām ir apmetuma mala. Viņiem ir raksturīgi skandināviem izšūt un dažādi citādi dekorēt gultus un palikums un tā tālāk. Tas ir diezgan sen, es skatos vārdu, valstsjāda 8. Viņam ir pārstāvju tehnikā dekorēts spilvengrāns, liņa albums. Līdz ar to nāks tāds, ka arī šeit tā ir bijis kaut kāda sega vai kas viņam bija dekorēta. Mamers. Dižvadonim. Pastāv versija, ka tas ir karals krunts. Viņš vienkārši pirmais roļietis, viņš bija paņēmis aizkaru uz kāpne. Ot. Nu, lūk. Tālāk mēs nonākam pie sievietes tērpa. Sievietes tērps, krakls, parasti vilna. Hedebijas kapos, Hedebijas Amerikas kapos, zilūku, māciskais vārds ir atrasti parasti tuvāk pie ķermeņa, ir vilna, vairākas kārtas vilnas, tā, salikušas kapā kopā. Līna nospieduma nav. Līdz to tiek secināt, tas drīzāk tiek krakls pats ir bijis no vilnas. Līns ir arī liecības par linu. Par linu liecības ir no Zviedrijas. Tā ir Hedebija. Tāda, ko es atvainojos, birka. Hedebija birka, tas mums ir divas. Un ir kaut kādas liecības arī atsevišķas no Norvēģijas, bet Norvēģijā tie gabaliņi ir tik mazs, ka tur nevar saprast, kas ir kas. Lielākoties šis lins ir drīzāk nebalināts bijis, kur viņš ir saglabājies maz gabaliņi, arī ielocēs un tā tālāk. Kleita, reti, parasti ir divkārt. Un hangeroks, tas, ko es minēju, kleita, kas stiprinās pleciem no lencēm, apal kājals šūdas zeķis. Aredas spinumi ir ļoti interesanti. Aredas spinums parādās ļoti agri, un
un pēc tam viņš parādās 10. gadsimtā. Viņš pazūd ļoti ilgu laiku pārtraukums, nav zināms, kāpēc. Par šūtajām zeķiem līdz ar to tiek izteikta versija pēc paralēlēm anglosakšiem un Eiropā kontinentālajās, kur šis jau adatas pinums jau zūd. Reti galvas segars, parasti tur nav nekāda vajadzība par galvas segām. Jaka, mūsu vandu radinīts visdrīzāk, un vilēm plecs redzamais versija. Hangeroks. Hangeroku versijas ir bijušas ļoti daudz un dažādas. Šī versija ir Agnes Geiere, cilvēks, kurš pirmais pētīja birkas tekstilu materiālus, vispār Zviedriem ļoti ievērojami zinātnieci, un tur ir 2 aldumi, ka var redzēt, ka viens ir tukšāks, otrs iekšāks, vispār 2 aldumi, kas ir aptīti riņķīgi, un pār pleciem sarkanāti. Kā viņi izteicās, šī rekonstrukcija ir balstīta uz baltu materiāliem. Jā, tikai uz valsts saprotu. Es nezinu, kur viņi ņēmas tādas balstu, bet, labi. Pasaka, kurā laikā tas bija? Tas ir pie 30 no gadu mīja. Es pieņemu, ka tas varētu būt kāds iespējas no ģinta tautiskā romānisma un tam līdzīgiem brīnumiem. Jo ģintas arī, kad pēc tam zem emigrēja uz Zviedriju, un tad turpināja attīstīt tas tautiskā romānisma teorijas. Tālāk, šī versija ļoti ilgdzīvojoša, bet praktiski diezgan dīvaina. Priekš ir vaļā un tiek karināts klāt citālduma lupa. Kaut kā galīgi nepraktiski. Jā, tieši tā. Bet vēl nepraktiskāk ir šī versija. Un vispār priekšā. Tur ir, viņa arī pakaļētā pat maz lupatiņa. Ļoti bieži var redzēt amerikāņu šo versiju. Man ļoti patika, kā par viņu bija izteikušies angļu, sakot cilvēku nopietni, kas rekonstruē, coffee shop būs. Tas tā liecība par to, kāda līmeņa, ja? Šāds rekonstrukcijas. Stiecības par stiprinājumiem. Tā pašā birkā, tie ir birkas kāpa numuri, tie cipari, sacītu. Birkā ir liecības par to, ka tomēr šīs cilpas ir vairāk kārt augam. Tas ir tas, kā Geiere pamato šo te savu vidējo versiju. Un arī kā pamatotie priekšauti fani. Ka tās kārtas ir citāds. Bet mēs redzēsim varbūt bilde, kur ir versija par to, kā tas varēja būt tomēr ticamāk, un arī ir, tā sakot, ļoti spējas un kāds dzīva. Tā, mums ir detaļas. Te ir skedabīs. Jā. 2 cilpas. Tur iepriekš bija redzams, viņiem nav tas celājums, kas ir rekonstruktēm izplatītas. Viņiem ir cilpas. Viņi saliek kopā cilpas. Paskatīties Skandināvijā un Amerikāņu skandēks, un tur viņa tām celēnēm ir vienkārši apsērt. Šeit ir Hedebijas Hangeroka fragments. Te ir tā pīne. Vācieta Inga Hēga, kas arī raka Hedebiju un analizēja viņu. Viņa domā, ka tas ir no aizmugurs. Tā kā bija tā rekonstrukcija, redzam, kas rādīja tā pīnītēm, kas runāja. Detaļas. Kreisajā pusē esošā detaļa uzdod ļoti daudz mīklu. Tas ir no birkas. Ir izteikta versija, ka tas ir kaut kas zem hangerokējoši. Ir izteikta versija, ka tas ir virs hangerokējoši. Kas tās svītiņas ir tas vispār? Celēns brokatētās. Jā. Tā tas ir pagaisu Liekas, valsts. pa virs. Noteikti, šito tad neizslēgt. Par to ir. Tāpēc es saku, ka no jau brāmē klausu šķēr, kur viņš ir bijis. Tas ir sievietes kaps. Sievietes kapā rakstīja rupuču sakts. Kā tad? Rupuču sakts stiprina hangeroku. Jā. Tātad viņš ir bijis, vai nu ir šis te bijis uzdzīts virs hangeroka? Varbūt šāds nevar būt pie šitā bijuši piespraustas kaut kur augšpusē. Vienkārši dekorācijai? Jā. Nezinu, dekorācija nesar vienkārši tā. Viņš izskatās pēc kuzuma. Jā, jā. Vai arī daudz, cik mazliet atgādīšu tā, kā ir tas tā siksnām. Jā. Jā, Tas ir tas sāpils, vai dobels. Šis ir fragments no hangeroka. Visdrīzāk. No Norvēģijas Langsnes. Pareizi izrunāju. Lupatiņš ir un viss. Tā, šeit ir jau rekonstrukcija Oslo muzejā, kur viņš ir kā saskaņā ar Hedebiju un ir kā saskaņā arī ar Norvēģijas
taisīts vienkārši smuku kleitiņu pa figūri, virs krekla un rupuči. Tā būtu tāda, cienījama zemnieku sieva, apmēram tērpa ziņā. Šeit ir redzama jau virsū tā jaka garā. Un redzēja, kā rupuči saka, starp citu nav izslēdz, ka tās iepriekšējā attēlā redzamās celāņas nāca pa virs šādai jakai. Redzam? Jā, citu vārdu. Jā, tā ir versija. To piegriez un krūšu daļu. Tā kā mēģeļa tas Jā, tā ir tā. Viņš arī domāts, ka tas varētu būt ietekmē no frankiem. Visticamāk, tā arī ir, bet tas ir agrāk. Šie te garās jakas liecības, trešā sakta virkā, kas tiek uzskatīta par šo kapitālu liecību, pazūd 9. gadsimta sākumā. Tas ir agrais posms. Cik jūs esat redzējis manītā? Man pašai, tad pie man tā senā tērpa. 9. gadsimta zilā. Kaldu? Jā, tas ir pēc tam. Lata, zilaiņa. Boiga nē, klausieties no jakas pāriet uz villāju. Redzat, kur? Un te ir redzams tas priekšauts, kā var apiet to situāciju, kad ir kangaroks un tas priekšauts. Viņš vienkārši ir kā priekšauts. Reāli vienkārši pie tām rupuču saktām, tādās cilpās augšā. Un krekls lien ārā no Krekls lien ārā no apakšas, jā, viņš. Kā jau par tāpat kā mums nav informācijas par garu. Apakšu nav saglabājušās. Līdz ar to tas varbūt izkas. Šis garums ir pēc tiem goldguberiem, bet goldguberi ir agrāk, liela daļa. Jo tur var redzēt, ka tām dāmām mēdz būt, ka un, jā, un tad tur var redzēt, ka tur ir vairākas tās kārtas viena virs otras. Hidrobijas rekonstrukcija. Te arī ir garā jaka, bet tajā jakā ir drusku tā priekša savādāka. Viņa nav tik dziļa to izgriezumu, vai bija tas variants. Arī bildēts muzejā. Zviedrija. Man ārkārtīgi patiks šis. Tas ir gan Lupsals muzejā. Bilds man fotoaparātu, kāpēc viņš tāds drusku. Ne tik asas kā gribētos. Bet šeit, jūs redzat tās slāņus, ja? Tas bija paņemts viens kaps un salikt visu auduma slāņu, kas bija atrasti sievietē. Te ir redzams tas sievietes kapa komplekts iespējamais. Šajā variantā ir kleita. Tur ir krekls, kleita. Krekls, kleita, kangaroks odarēts. Jā, un jaka, vai jaka ir odarēta. Jā, tā ir tāda, var redzēt arī tas rots, viņai ir diezgan krūtas, te ir atslēgas, te ir, atslēgas. Viņa tā nav atslēgas kaut kāda ķēdīgas. Nāzis, krūtās rupučas saktas, spārnas sakta, krells un arādu virkiem piekart. Biezāk. Biezāk, tā vietējā biezāk. Lupsals, ko jūs redzat Lupsals? Es ļoti atvainos par savu klātbūtni šajā bildē, bet, lūdzu, izskatās tā, kurš man iedzina katrā. Es gribēju nobildēt šie rekonstrukcijas, te arī var redzēt to garo jaku. Tās ir rekonstrukcijas Zviedrijas vēstures muzejā. Un tur ir kleita apakšā, jā? Te ir kleita apakšā, jā. Te ir zilā kleita apakšā, redzēt tās zilā. Tas baltais, Tā ir viena no versijām interesantām, kur ir kleitai augšdaļā ielaižums. Viss ir zils. Jā, te ir tā 4 stūrkas zagarlapības priekšā. Jā, iespējams tas ir. Tā ir viena no versijām arī par to birku. Kostrupa, Dānija. 80. gadā tika atrasts praktiski vesels kangaroks. Jā, augšdaļa. Un viņš kaut kā bija diezgan tā pamests un tā. Viņam augšdaļa. Var redzēt, kāda izskatās augšā. Te ir kropojums. Šī ir rekonstrukcija Roskildē, Roskildes muzejā. Tas zvērā damernes, tas ir, protams, kaut kas dīvains, bet te var redzēt arī kā viena tā celēne stiprinās. Kas satur tos krokus? Jā. Nē, viņi nav piešūti. Viņi nav piešūti. Kā turās kropojums? Uz kā? Viņš ir sašūts. Jā. Te var redzēt ļoti labu rekonstrukciju. Meiterē mugurā. Jā. Kā ir iegriesme viņam? Būs piegriesmes, to ir rādīšu. Man ir piegriesmes diezgan daudz savādi. Ļoti skaisti. Bet nav zināms, vai viņš bijis tiešām tik ļoti piegļošs, un cilvēks pats bija satrūdējis. Tā kā jūs redzēsiet abas divas versijas šis te hangarokā.
Piegliesnē, kur ir tā pieguļoša augšana, kur ir mazāk pieguļoša. Mēs nevaram pateikt, vai viņš tāds bija vai nebija. Tālāk mums ir tāds skandrūs kā Plaskavas atradums. Plaskavā tika atrasts 2004. vai 6. gadā. Kaps, sievietes, kuru zem, kaps pats bija postīts, bet zem viņas bija norakta kase, kurā bija ielocīts aldums. Aldums ir kopā ar upuču satām. Un izskatās, ka tas ir bijis hangerums. Tā ir rekonstrukcija. Jā. Arī šī versija. Tas ir šī versija. Nu, bet variants ir pareizs. Šis ir izskatās ticamāk. Tas izskatās ticamāk. Lielāks, viņu pieregulē šādā veidā. Bet tas ir interesanti. Citādi viņš no pleciem. Tā ir zīda apvere. Nu, jā. Šeit var redzēt, spīdīgs. Tas ir zīds. Viņam interesantākais ir tas, ka tur ir ļoti daudz līnas, kas tiek uzskatīts par vietējo ietekmi. Jo Skandināvijā līnu nav, tad jo Krievijā mums līnas ir lērs un vienkārši dabujams un tā sakot, viss notiek. Wow. Šo? Nē. Kaut ko viņi tā par fiksam ir ģērbs. Nē. Vecmūžu ballīti. Nē, šī ir rekonstrukcijas autore, Annika Lašona. Man bija tas gods ar viņu runāt, un šo tā ir redzēt oriģinālu. Pagājuši Rupsalā, kad mēs bijām. Viņa bija tā, ka man radītās teksās valsējās tekstīlīs. Izpildījums ir katastrofa. Vienkārši. Tas viss ir no poliestera auduma. Šīs te strīpiņas un visas tās malas ir tas, ko mūsu Azkabanā padod 50 centimetrā. Tās apdars lēns ķipā. Viņš izskatās vienkārši katastrofāls. Bet viņai prasīja, ja skatās, to izdarīt pēc volkuberiem un pēc birkas atradumiem. Un kā viņai prasīja? Kā, nu birkā ir tās lims pie saktām un pie šitiem te. Līdz ar to tā priekšsūta bija vaļē, ja? Kāpēc viņam? Un kāpēc saktas uz krūtīm? Tāpēc, ka viņš tur esot atradušās. Par līdzi sakrūšanu laikam viņa atdzirdējusi. Tā kā, jā, šo versiju laikam aizstāv viņa vienība. Viņš šitā noglabāt, tāpēc tā viņam saka, kaut kur šeit. Jā, viņš būtu uz gurniem, tieši tā. Viņš būs vērtināji. Nu, līdz pieņem, ka ņemot vērā kā zievietes vikingu, laikam kā tomēr bija ar zinām status un, piemēram, dzīrēs viņas iznāca ar medalu un tā tālāk, viņiem tā šlepus sen nomītīt no viņam dzērēja. Pat viņam Sofija. Pat jau viņa nedzēra. Pamēģi viņš mūcīs to veselu varu. Galvas lūzi. Es jau atvainojos to par savu klātbūtni. Bet tu tur esi iederīga. Jā, šodien es tiešām esmu tur iederīga. Tas ir tā man jaktā garā. Šī oriģināla foto, tā ir Jorvikas galvasēta. Zīts. Jorvikā, kā zināms, bija šī Dāņu valsts. Danovas saucamies. Līdz ar to tas ir uzskatāms par, tas tiek uzskatīts, es to neuzskatu, angļu zinātnieki sākot ar to Pelmo Balton Rodžers, kas ir viena no lielākām autoritātēm. Tā tas ir vikingu izcelsmes galvas. Skandināvas sievietes nesājas. Priekšā šnorīgi un ir 13. gadsimta netiešmīcīgi vīrieši. Tiešās priekšets. Šeit ir bijuši vietas, kur ir bijis piešūtas striķītes. 5 striķītes ir bijuši. Jā. Vai liela versija, kad ir rekonstruktori nesās aizzību versija. Arī izskatās interesanti. Jo, nu, nav zināms, kā viņi nesāja. Viņa tika atrasta. Nu, jā. Ja, nu, principā, kā sāk pūst, es šeit. Nu, pa kāžēlēs, Viņa tika atrasta ienīcīta zem kaut kādā retenu miskastē, Nu, kā tā jau reizi miskasta kā labākais atradums. Kas ir mans galvasargs pamatā? Es vēl esmu tikai neatsimēt, cik daudz, kur šādi bija galvasargs. Celēna zem plīvura. Osberga. Osbergā tai dāmai ir līna plīvura noslēdums uz spilni. Un arī birkā, kur ir šīs apgalvas sievietēm celēnas, tās zīda, profetētās un zīda, viņām ir
šis auduma nospiedums virs viņam. Un vēl esot līdzīgi atradumi Jorvikā vai Dublinā, arī kur ir bijuši vikingi. Agrīgos slānis. Tā ir tāda interesanta, tā ir visnotaļ augstākiem slāniem. Bet tie visi kapi ļoti krūti. Nosbergi, tas ir, ja? Vīriešu darbs. Kas tādās krekls, bites, vams, samenars, kājauts, ietavs, sāvas, apal, cepurs, rodas un ieroči. Tas ir ļoti pieklājīgi vikīgi vīrieši. Šis visnotaļ austrumu ietekmes darbs, bet birkā tāda ir diezgan daudz. Viņiem ir metāla podziņas vai auduma podziņas. Tās svītrītas? Celēns. Celēns, viņa celēns, ļoti daudz lietā celēns, tāpēc es... Bet tās ir celēns, ir tad brokatās, bet nu tās parastās celēns. Birkā gan pamatā mums ir brokatētās. Māliņas ir no kam? Tās platās apakšā un piedurknēm? Šitas? Jā. Tas ir versija par tēmu. Piedurkņi gal tur nav saglabājušies. Bet mēs redzēsim, viņa ļoti laba rekonstrukcija birkas kaftānam nākamajā slaidā. Un šeit ir parastais vamzes. Tā māliņa akala. Iešu, tā ir akala versija. Bet te ir jāvērš uzmanības akla aizdarē. Viņiem nav tas dziļais uzvedums kā mums. Uz ārtu neskatieties, jūs viņi ir redzējuši, bet uzmanība ir jāpievērš šīm komplektam. Atskaitot tādā spinu un cepurī. Galveno balvu kazu nesaka. Tad šim tam puisim bija otrā vietas kreis stāv, ko es rādu šobrīd. Trešo vietu dabūja dāma zīda halātā. Norviet, ne? Jā, bet šeit, ko es gribēju teikt, atskaitot tādā spinu un cepurīti, Un apāvēt par augstu pie zāles viņiem. jā, ir perfekti birkas tirguņu tērs. Jūs redzat visas tās celēns un tos entos slāņus? Izskatās, ka Jā, viņš ir krūta, tas puisis tiešām bija krūta. Viņš Pirmā reize, es redzēju. Mans un jaka vēl pavies? Jā, Jānis no kaptēns vēl. Pie tam rotāši visi ir ar tām celēm, ne? Viņam tiešām bija celēns rotāns. Kā viņš žēlojās tajā pasākumā, pēc tam, ka viņš nav paņēmis līdzi savu, viņam jau nesot zobens, arī pēc tā parauga uztaisīts, viņš vienkārši nav paņēmis līdzi, viņš nezināja, ka būs tāda zīmēšanās, kad, lai būtu pavisam tas pilns komplekts. To cepuriņš arī nekad taisāt pārtās. Jā, cepuriņu jāpārtais. Par cepuriem nē, bet vienkārši gribēju parādīt to. Bet, cik daudz tie slāņi, jā. Un tas ir pat reāli attīts viens klausās. Ir tas birkas tirgums. Un šeit Valsjārdas magnāts. Par šo, protams, ir dziļas spekulācijas, bet te celēnas tur nav. Šis ir tas kaps, kuram ir taisot apaklīte. Kas varbūt ir spilvēts, jā? Nē, tā ir konkrēta apaklīte. Tas ir konkrēta. Izšūties spilvēts bija amenes. Tas bija amenē. Viņam apmetnē moderi iekšā, ja? Bet tā ir versija par Tā ir versija. Nav nekas te Bet birkā ir pāris kapos, kur varētu būt oderēs. Nevis mālā, tā kā mūsu rekonstruktotājs, bet iekšā oderē. Bēbers bija un kas bija otrs zvērs? Ka tik nebija kaut kāds lācis. Lācis nebija, ne. Kaut kas mazāks bija. Nu, ja tur balsts, tad ir. Kaut kāds bolberi ūdri un tā. Varētu būt. Ūdeli. Ūdeli nebija, ne. Udeli. Kāpēc ne? Ūdra bebra kažotiņš, jā, visdrīzāk. Jā. Un šis, starp citu, ir ļoti laba arī rekonstrukcija. Platās lēns ir zīts. Nu jā. Kas ir tas brūnais caucījums? Tas aizdare. Aizdare ir izšūta. Viņa, lai viņa būtu, tā sakot, dekoratīva, viņai ir uzšūts apakšā cits audums, tad virs aizdare, tad viņš tāds smūgs. Arī no zīda tas dzelten brūnais. Dzelten brūnais vilns audums. Te ir zīts celēns. Un apakle stāvā. Tā tā valsē ir izšūta. Gar malu tas dzeltenais ir kas? Celēne. Celēne. Izskatās visos. Par zīdu runāju. Zīda ir ļoti grūti šūt, zīds ir izšķotnīgi. Es šo vērtēju tās malas. Jūs paši uziet tā, ka arī malas stiprināts celēne. Bet celēne vajag labi piefiksēt. Cepuri. Klasika. Gabaliņiem, audumu, sašūti. Cepuri. Tur vairāk nav ko teikt. Piegrieztis. Kangaroka piegulušās versijas. 3 ticamākās piegrieztnes, kas patērē pietiekami maz auduma, lai būtu, teiksim, adekvāts tam laikam, kas ir viens kritērijum.
Kostrup Sangro, 2 versijas. Šī ir tā piegulošā, tā augšā piegulošā un tā apakša, un šī ir tā, kur viss ir vienāds. Nav vienkārši augšā sagropojas. Jā, tieši tā. Jautājums, protams, par to, cik ļoti sagropot. Par šo tekstu tajā valsnes, kur arī bija tas Sangro fragmentīši sākumā rādīja, ja, tur mazliet gabaliņš. Tur viņam vispār nav vīnas. Tur visdrīzāk pastāv versija tāda, eksperimenta rezultātā, ka tas krekls vai kangaros, kas nu tur tika krokots, viņam tās krokas tika iediegtas, iešūtas, tad virs karsta tvaika viņš tika tvaicāts ilgi. Pēc tam tos diegs izrāva ārā un sprokāns palika. Viņš palika, jā. Jā. Un tāpēc tā celāņa ir vajadzīga, lai viņš neies. Tā, lai viņš neies. Jā. Tāda versija. Tas ir tāds diezgan ticams variants. Te ir viena no tām mēteļu piedries, ne? Sānos ķīļi, jā. Pietruknis, apskrīves pietruknis. Šādi pietrukni arī skedibija, ja? Tas ir reāli vēstures pamatots. Arī šis iepaļais iešuvums. Viņš nenopaļos tie pietrukni caurumi. Krekls, man liekas, ka to mēs visi pazīstam. Šī ir versija par kleitu. To, kas nav apakšā. Tā vienā versijā, kuras tās zviedri uzjābīgi, tur viņai šeit ir tāds baltais. Uzšūts virsū. Un te ir tā cepurīte. Jorviks dubdums. Kur bija redzama tā skandināva. Jā, vienkārši kā abos. Vīriešu tēps. Kedebijas biks un krakls parastais. Te ir kedebijas bikšu, krakla vamšu piegriezta. Vienādi. Principā. Te arī. Te ir tas vamsis, kuram tā priekš atvērs. Un kuram ir tā apaklīte nāk šeit augšā. Ķīlis ir arī aizmugurē vēl viens vai viens ķīlis? Viens ķīlis sānos. Sānos ir viena ķīļi. Katrā sānā pa vienam, jā? Un vienā versijā ir arī aizmugurē ķīlis te. Nāk iekšā. Pa vidu ielēs. Jā. Un priekšā ir pilnībā vaļā. Tad tās pozīgas. Tur vajag aizmugurē ķīlis ir tāds priekš. Šitā ir taisnība šitās. Jā. Kedebijas vamši. 2 versijas. Šeit ir tās ļoti izteikti tās piedruknes. Jau parādās viduslaicīgais. Tas ir ļoti viduslaicīgais. Jā. 10. gadsimts kedebija. Tā kā līdz 13. Ja tāpēc es saku 10. gadsimts jau, jā. Un šis ir tas slīpais priekšā, kur nāk pār tā kā artimeri. Artimeri ir stipri garāks nekā kedebija. Un tagad būs vienkārši smukumi. Ko? Es esmu izlaidus ļoti daudz ko. Šī saka, diemžēl viņi ir izgriezt lielākas bildes un bildēts ar stikla kedebija, bet šeit ir zilonīši. Jā. 10. gadsimts. Jā, vēl 10. gadsimts aptēr zilonīši. Jā, tie ir agri. Jā. Vai nu tur ir mammuti dzīvojuši, vai ir kāds ļoti daudz ceļojuši? Es tikko gribēju teikt, kā viņi nav. Jā. Ja viņi bija Budas statujas, tad... Nē, Budas statuja bija Kelgos, Zviedrijā. Jā, bet... Jūs zināt, ar kur gadsimtā Kelgos ir Budas statuja tā? Ar 7. Reāli īsiet apsveļceļojuši kalnu. Par to ir viss jāatklāja. Piekuršas. Tā. Šeit Zviedri saka, šīs ir ļoti agrīnas. Tas ir 8. gadsimta beigas, principā vikingu laikmeta sākums. 780 gadu. Viņas ir ļoti maziņas, viņas ir maziņas. Viņas ir apmēram kaut kādi, 2,5 centimetri vai kā. Viņas atgādina vienu daļu, tas agrākās Vendels periodu, tas, kur parādās pēc trilobītiem bija šis tās. Jā, bet pēc formas. Tā ir dāņu trilobīti ir. Jā. Un blakus ir nolikt vienu vēlāk. Bet viņi sanāk, ka tas ir apstības kopā. Viņas ir divas, jā. Komplet. Tur tā važiņas pieņem, ka vienkārši bija pa īsti, tur viss pazuduši gabali, viņi tik īsti. Tur kaut kur te, tad... Jā. Tā.
Nu, un šeit, protams, ir birkas komplekts viens. Tas ir tāds diezgan standarts. Jā, te ir izteikti ragainās. Tas ir, jā, 10. tas ir tās dubultās sats. Ja iekšā vienkāršāk nāksē, tas ažurs, tas ļoti. Nu, var redzēt, tad ir ragi, jā. Te var redzēt, kur tā savienojuma vieta. Šitajā. Bilds no Zviedrijas vēstures muzeja mākslās. Viņiem ļoti skaisti mākslā. Un šeit, šīs ir kalnu kristāls. Baltais. Un sarkanais bija, kā viņu sauc? Latvijas. Tas ir pusdāvis. Nē, jā. Sardoniks, Sardoniks. Viens no viņiem, jā. Sardoniks. Sardoniks, laikam, jā. Nu, jā. Stikls. Un te ir sudraba piekars. Un trēlapītes. Viņiem ar citu atšķirībā no mūsu dižā pasūtījuma grobiņai, trēlaps ir uzskatīts par katāms. Viņas ir ielas. Krekls aktīns, kas mazāks, viņas maz būtu tāds mazs sapēts, vienkārši ļoti neizteiksmīgs. Un šīs fantastisks. Tā ir spārnu sakta no birkas. Rāži. Kā nāži? Vai antilops. Un šī ir klasiska. Ļoti līdzīgi tā, ko es buntēju. Nu, un vīriešiem. Sprādzītas. Jūs redzat, cik mazīgs ir sprādzes jūras. Ļoti šauras, mazas jūrzītes, platās jūras, tas ir pilnīgi trenators. Ja es tev brīdīgi atradu, bet bija Gokstādē tā vieta. Nu, Gokstādē. Viņa viens ļoti rēc atradums, tās viņa tiešām josta tik plata kā man tā Latgaļa josta. Bet nu tās ir ļoti, ļoti rētas. Parasti viss tā kā Viņas ir kaut 2-3, jā? Tā kā ir, jā. Tā Gotlande. Gotlandē, kas ir īpatnība? Gotlandē ir ļoti maz šī tipa sakta. Šausmīgi maz. Ja es teiksim, Zviedrijas vēstures muzejā uz Dulu meklējot, atradu apmēram 800 tādu tipu saktas, no Gotlandes bija 203. Pārējais bija kontinentālā Zviedrija. Gotlandieši. Lūdzu jums 9. gadsimta Gotlandes saktas, kur jums ir līdzīgs tehnīs. Viņas ir saucamās Vāčuvaldes saktas. Kā viņš tika lietotas, ar kuru galvu uz augšu, ja šī tāda horizontāla? Nē, viņām šis te ir augšā. Šī augšā platā, jā? Jā. Viņš arī atgādināja tādu galviņu, tā kā purs uz leju un augsts uz augšu. Arī tik lietotas pāros. Kārbiņsaktas vēlās. Arī, kur degnietā. Viņas ir augstas. Viņas ir 2+3 cm augstas. Savā tajā pēdējā fāzē, kad viņām ir tā agonija, sakām, viņas ir nenormāli liela. Un viņām, reāli viņām svarēja kaut ko iekšā. Kārbiņsaktas. Sievieti nav varēja pie krūtīm glabāt. Norvēģija. Vienkāršāka un atkal ragainās. Un saliktās. Komplekts. Norvēģija drusku forma. Jā. Nav tik. Te arī tagad var redzēt, tas nav atšķirības, ko tā viņas sāk. Viņiem viņš sev kā Gotlandē drusku tāds pastīgs. Jā. Jā. Un šīs ir skandināva versija par mūsu mīļajām pakalsaktām. Bija viena duncīša. Duncīša, nē, duncīša viņiem citu. Duncīša viņiem smuki. Šito izņem ārā un kādu līdz sirdī jāizvies mieši. Nu, jā. Tas ir Šīs ir ļoti izplatīts vīriešu kapos. Jā. Sīvietē viņas vecāk. Kā tur bija ar tiem dažādiem pagarinātājiem? Nu, un arī. Acīm redzot, neapskāvās ikdienu. Jā. Nē, viņa apskāva, tad, kad sieva ar vīru iznāca, gāja kaut kur žuņiem apmet un apskāva sievu un līdz apmet un gāja. Visdrīzāk kaut kā tā. Arī Norvēģiem ir šīs trēlapi un spāņu saka pazūd ātrāk, trēlapi ir ilgāk. Jo spāņu saka, ka viņa ir ļoti sena. Spāņu saka agrīnā versija. 7. Šis ir jau viņas deģenerēšanās fāze pēdējā. Ja? Un klasikas komplekts no Dānijas. Šīs ir tās kreklasākas. Jā, pie viņas varēja būt piekārts amuletiņš. Kādreiz tur ir kaut kādi
Tur mēdz būt ar citu piekārt šitiem arābu dirķiem, pa vienam. Tā kā cilvēkam patīk. Vienkārši. Un šī ir diezgan ievērojama izmēru. Te nevar redzēt. Arī josas sprādzes un gala apvalumi. Arī šauri. Jā, viņi ir apzeltīti. Lielie dāņu tirgotāji protiem. Krillas. Šis būtu Guntas sapnis. Es zinu, kur tas ir Hiedebijas muzejā nobildēts. Viņš ir principā tāda siena, kā te skapus pilns tādā kreli. Krēls neatāpēc, tā ir savu veids. Tu viena kreli. Bet tipoloģija. Tipoloģija, jā. Varētu teikt. Jā. Tas ir kastīts, kurā mēs sapņojamies ar savu, kad redzam Jā. Tā kā, jā, tas ir Hiedebijas kreļu paraudzi. Nu, un šeit ir tūplānā vienkārši, lai es kādu viņas kā tipoloģija. Cik mums vēl lielas? Krelis normāls. Dažādi. Lielāks, mazāks. Šīs vienmēr ir konkrēts atzinājums. Viņas ir dažādas. Aproces. Arī interesants variants. Aproces Zviedru muzejā atrod pār pa 100. No tām 5 ir no kontinentālas Zviedrijas līdz pārējai normāli. Tā kā, jā, ar aprocēm nevajadzētu aizrauties, ja mēs gribam vikingus. Norvēģiem bija aprocē, jo redzējāt, Norvēģiem ir komplektās aproces. Bet Zviedrija nav. Zviedrijā viņas vecā Gotlanda. Tieši tāpat kā redzams. Arī tie lausties ir no Gotlandas. Un ļoti izteikti. Tālāk, padalīšos. Te ir noderīgs saites dievs. Tas ir Zviedrijas vēstures muzeja datubāzes bilžu. Tā ir Norvēģijas vēstures muzeja datubāzes, kur ir iekšā Oslo, Trondheima, Bergenā un kas vēl. Kaupang daļēji, bet viņi ir daudz ko patīk. Santi, būtu listē var šitu pār. Jā, būtu svarīgi. Šis ir jā. Jā. Tas ir man no ķīrošlovina. Es nelācīju, ka viņi tas sarkanās acis izskatījās. Viņiem bija kaut kāda pagaidu izstāde par tādām zirgiem. Viņi bija no pamata ekspozīcijas to Jermanu būtu ķivēri aiznesuši. Viss Jermanu būtu kontakts, ieliku nevajadzēja šis tas sarkanas acis. Baisi. Lai tam vajadzētu lielais brālis. Kaķi! Zvēri! Osbergs ragā aizmugurē. Kaķi daudz un dažādās veidos. Kaķi kā jau kaķi, izpaužās kā prātā. Tas ir ragavs, jā? Jā. Viņas visas ir rotāts ar kogriezumiem. Visi tie kaķi. Gan rātā, jā. Varbūt vēl kaut kur parādās kaķi motīvs. Ir Jā. saptes ar kaķiem. Kaķiem, jā. Un kaķi mēdz būt ierēti kaput. Sievieši. Un par kaķiem Anglijā, kur bija tas atradums, kur aizdoms, kad pastāvēs kaķu industrija kaķādi. Jā. Ir atrasts koncentrēti, ka tur Jorokā, jā, tas bija, kad, nu jā. Nu, bet kā? Mažos vairs ir. Jā. Jā, bet tā kā, tie kaķi, kas ir pie galvaskals ieraktie, sieviešu kapos, sieviešu. Un arī Lūdas upakas reģionā, kur bija šodienas centrs. Tas tā kā līdzīgi, kad ar suniem. Jā, tieši tā. Tā, tas tā īsumā galopam pa Eiropam. Jā, ir kādi jautājumi.